Jautājums pirms tad dosimies arī uz mūsu komentētāju darba vietām. Es zinu, ka noteikti ļoti daudz tie mazie ķipari, kas sēž saviem tētiem šodien uz pleciem, gaida un prasa, tēti, tur lidos šodien, arī būs kaut kas. Noteikti lidos. Galvenais apsvērums, kāpēc kādreiz nenotiek lidojumi, ir drošības apsvērumi, jo lidojumi notiek relatīvi zemā augstumā, un tas ir arī zināmā veidā, protams, jāņem vērā arī kāds atstāja iespēju uz skatītājiem. Šoreiz laika apstākļi labi, gaisa kuģi sagatavot, un mēs noteikti arī tos redzēsim pārlidojot parāds noslēgumā. Lieliska vēsts un tiešām laikapstākļi, kā sacījāt, ir šodien labi, lai būtu gan šeit galvaspilsētā, un lai arī jums pie televizora ekrāniem patīkam skatīšanās. Parādas vienības. Līdzināties. Mierā. No kreisās godām. Sveikt! Valsts prezidenta kungs, Nacionālā bruņoto spēku un iekšlietu ministrijas vienības parādei par godu Latvijas Republikas 95. gadadienai nostādīts parādas komandieris pulkvedis majors. Tātad šobrīd valsts prezidents un Nacionālā bruņoto spēku komandieris, aizsardzības ministrs sasveicinās ar vienību karogu grupām. Tikko kā sasveicināšanās notika ar Latvijas armijas karogu. Šī gadā armijas karogu nes aizsardzības akadēmijas vienība, ko veido 3. un 4. kursa labākie kadeti. Šobrīd sasveicināšanās notiek ar ārvalstu bruņoto spēku karogu grupām. Kā jau iepriekš minēju, šoreiz ir 8 bruņoto valsts karogu grupas. No mūsu tuvākajiem sadarbības partneriem šeit fonā redzam Amerikas Savienoto valstu karogu, Zviedrijas karogu, Norvēģijas, Lielbritānijas, mūsu pašu tuvākajais partneri Baltijas valstu bruņotie spēki arī šeit ir, un Baltijas aizsardzības koledža, ko arī šoreiz pārstāv koledžas kursanti. Sasveicināšanās notiek ar Nacionālās aizsardzības akadēmijas un mācību vadības pavēlniecības karogu grupu un vienību. Mācību vadības pavēlniecība dotā brīdī tiek vadīta no pulkvedža Egila Leščinska. Pulkvedis Egils Leščinskis vienlaicīgi ir aizsardzības akadēmijas rektors un mācību vadības pavēlniecības komandieris.
aizsardzības akadēmijas vienību parādē. Šoreiz komandē pulkveža leitnants Viesturs Bubuts, kurš ir mācību vadības pelniecības štāba priekšnieks. Tālāk tiek pārstāvētas mūsu lielākās skolas, kas arī mācību vadības pelniecības pakļautībā, līdz ar aizsardzības akadēmiju, kājnieku skola un instruktoru skola. Armijas štāba bataljons. Vēsturiski viena no senākajām vienībām. Štāba bataljons ir faktiski, tā veidošana ir vienmēr saistīta ar armijas štāba kā tāda attīstība. Un tā pirmsākuma meklējuma ir brīvvalsts laikos 1919. gadā, kad tika veidots pirmās vienības štāba, armijas štāba atbalstam. Tika izveidot gan savu komandantūru, un no šī laika arī mēs skatām armijas štāba bataljonu vēsturi. Armijas štāba bataljons, kā zināms, arī nodrošina goda sardzes posteni pie brīvības pieminekļa. Tikko sasveicināšanās notika ar Sauszemes spēku kājnieku brigādes karavīriem. Šeit mēs redzējām gan Sauszemes spēku kājnieku brigādes karogu grupu, gan arī 2. kājnieku bataljonu, kas ir parādas vienība no Sauszemes spēku puses šajā svētku parādē. Kājnieku brigādi komandē pulkvedis Mārtiņš Liberts, kopš šīs vasaras viņš nomainīja amatā pulkvedis Zintaru Grovu. Tikko redzējām gaisa spēku vienību, kura tiek pārstāvēta no praktiski visām gaisa spēku apakšvienībām, eskadriļām, gaisa telpas novērošanas, aviācijas eskadrijas, sakaru un lido nodrošināšanas eskadrijas. Jūras spēku grupa arī tiek pārstāvēta no visām pamata vienībām jūras spēkos, no mīnu kuģa eskadras, patruļkuģa eskadras un jūras novērošanas un sakaru dienesta. Zemesardzi šajā parādē pārstāv visi 3 zemesardzes novadi. 1., 2. un 3. novads, attiecīgi ir 44. kājnieku bataljons, no 1. novada 54. Ogrē dislocētais inženieru tehniskais bataljons un attālāk vienība no Alūksnes 31. bataljons, kas nodrošina aizsardzību pret masveida iznīcināšanas ieročiem. – 54. inženiertehniskais bataljons šobrīd mūsu televīzijas ekrānos. Šī ir viena no prioritārām vienībām Nacionālajos bruņotajos spēkos, ir saistīta arī ar jauno attīstības plānu. Un līdz 2019. gadam ir plānots investēt samērā lielus līdzekļus šī bataljona attīstībā. Valsts robežsardzes vienība šoreiz to pārstāv Rīgas pārvalde. Komandē pulkvedis Juris Martukāns. Šī pārvalde ir diezgan plašu atbildību un robežsardzes koledžas kadeti, kā vienmēr arī šoreiz ir parādas vienību sastāvā. Jā, ko es gribēju minēt, Rīgas pārvalde pamatā darbojās Zemgalē, Vidzemē, darbojās Rīgas brīvostā, Rīgas lidostā. Tās darbības lauks ir ļoti plašs. Valsts policija
tiek pārstāvēta ar, kā parasti parādēs, ar policijas koledžas kadetiem. Un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests arī šoreiz kadetu grupas sastāvā. Šī koledža ir ļoti nozīmīga arī bruņotajiem spēkiem, jo iezīmē vienu no sadarbības formām, lai mēs nedubultotu līdzekļus un maksimāli tos apvienot. Mēs arī izmantojam šīs koledžas pakalpojumus savu spēju attīstībā. Viena no tādām ir kinoloģija, kur saistībā ar glābšanas dienestiem, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pēdējā gada laikā, šī gada laikā ir notikusi ļoti svarīga sadarbība. Mēs esam viens otru atbalstījuši gan dažādos plūdu gadījumos, gan meklēšanā glābšanā. Un ļoti nozīmīgas bija nesen, praktiski dažus mēnešus atpakaļ, notikušās mācības Vilvēras stacijā, kur notika dažādi glābšanas dienestu sadarbības pasākumi, lai likvidētu sekas, kas varēja rasties avarējot dzelzceļa platformām, dzelzceļa vagoniem. Un tas, ko mēs droši vien mums bieži nākās arī redzēt, lasīt ziņās, ko to nacionālajie bruņotie spēki palīdz arī, teiksim, smagākās nelaimēs cietušajiem un ar helikopteriem tad nogādā no attālākām vietām uz galvaspilsētu, vai ne? Tieši tā, šis helikoptera atbalsts, ko mēs sniedzam, palīdz neatlikamās medicīniskās palīdzības dienestam, citiem dienestiem. Ir evakuēti cilvēki no kuģiem jūrā, transportēti uz hospitāļiem un slimnīcām Rīgas pilsētā. Viens no gaisa spēku atbalsta veidiem arī valsts robežsardzei ir arī šis helikoptera atbalsts, kur attālākajos reģionos vietās, kur nepieciešams saskaņot lidojumu plānus un koordinēt ar robežsardzes rīcībā esošiem helikopteriem. Arī mūsu Mi-17 tipa helikopteri sniedz atbalstu tātad robežu novērošanā un robežsardzes tiešo pienākumu pildīšanā. Ļoti nozīmīga lieta šajā sadarbībā ir, protams, sakariem, un šeit mēs esam arī pilnībā integrēti tā saucamajā Motorola Smart Zone tīklā, kas ir iekšlietu ministrijas sakaru galvenais tīkls. Mēs arī to izmantojam. Karavīri un zemes sargi, godātie klātesošie, Latvijas valsts 95. gadskārtas svētku dienu ieskandina militārā parāde Daugavas malā, Latvijas valsts galvaspilsētā Rīgā. Tas ir notikums ne tikai rīdziniekiem, bet arī daudziem, gan tuviem, gan tāliem viesiem. Esam lepni, kā arī šodien Latvijas karavīriem līdzās parādas ierindā ir mūsu sabiedrotie, ar kuriem kopā pildām uzdevums starptautiskajās operācijās un apgūstam militārās iemaņas. Mūsu tuvākie kaimiņi, lietuvieši un igauņi, tostarp no Baltijas aizsardzības koledžas, mūsu sabiedrotie Ziemeļeiropā, Norvēģi, Zviedri,
dāņi un briti, kā arī Vācijas un ASV karavīri. Šobrīd mūsu karavīri godprātīgi un profesionāli pilda pienākumus Latvijā un operācijās ārpus mūsu zemes. Arī Latvija savulaik saņēma šādu atbalstu. Brīvības cīņās par neatkarīgu un brīvu Latviju līdzās mūsu karavīriem cīnījās arī igauņu un poļu karavīri, britu un franču jūrnieki. Karavīra profesija ir nepārtraukts apmācības process, kas prasa ne tikai lielus finanšu un laika resursus, bet arī pašu karavīru vēlmi un apņemšanos apgūt jaunas zināšanas un iemaņas, lai augtu kā personība un spētu sadarboties ar sabiedrotajiem. Spilgts apliecinājums šādas sadarbības nozīmei bija novembra sākumā Baltijas valstīs un Polijā notikušās vērienīgās NATO un partnervalstu mācības Steadfast Jazz 2013. Man personīgi bija iespēja vērot mācību norisi gan Ādažos, gan Polijas teritorijā. Varu droši teikt, ka mūsu karavīri līdzās citu valstu mācību dalībniekiem demonstrēja augstu profesionālo sagatavotību un ikvienam karavīram visvairāk nepieciešamās īpašības – drosmi un pārliecību par sevi. Ik gadu paplašinās profesionālo karavīru un zemesargu sadarbība, īpaši zemesardzes vienību apmācības jomā. Nevelti zemesardze ir spējusi sagatavot un nodrošināt Eiropas Savienības kaujas grupas dežūrām gandrīz 100 profesionālu zemesardzes karavīru. Ik gadu zemesardzes rindas papildina gados jauni cilvēki. Īpaši prieks par jauniešiem, kas savu brīvo laiku pavada jaunsardzē, gūstot rūdījumu, valstisku domāšanu un jaunus draugus, uz kuriem varēs paļauties turpmākajās dzīves gaitās. Augstu vērtējam bruņoto spēku un robežsardzes, policijas un ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pieaugošā sadarbība, gan sabiedriskās kārtības un drošības sardzē, gan kopīgās mācībās. Šodien, esot šeit krastmalā un demonstrējot mūsu sasniegto valsts aizsardzības un sabiedrības drošības jomā, jūs visi sniedzat savu īpašu dāvanu, savu ieguldījumu Latvijas valsts nākotnes izaugsmē. Paldies jums par to! Dievs svētī Latviju! Parādas vienības, līdzināties, mierā, valsts himnu godām, sveikt!
Brīvi. Ieročus pie kājas. Ņem! Parādas vienības. Tad tikko noslēdzās 21 nācijas Līdzināties. ko tradicionāli Mierā. izpildīja, Parādas maršām. varētu teikt, 17. pretgaisa aizsardzības bataljons no Zemesardzes. Dotā brīdī parādas vienības izkārtojās parādas maršam. Redzam NBS apvienoto orķestri, kas ieņem savu vietu parādas ierindā. Pavienībā. Štāba bataljons izvieto līnijniekus parādas Karoga grupas precīzai taisni. organizēšanai. Pārējie skrej. Un karoga grupas, ārvalsts karoga grupas arī Ieročus plecā. pārkārtojās Ņem! parādas maršam. Redzam Norvēģijas karoga grupu savos ekrānos. Norvēģija ir ļoti nozīmīgs partneris. Noteikti pirmkārt jau operacionālā jomā. Mēs ar norvēģu karavīriem kopā esam dienējuši un pildījuši uzdevumus Afganistānā. Varbūt iepriekšējos gadus vairāk, šobrīd mazliet mazāk, jo Afganistānas misija ir ieņēmusi citu varbūt pagriezienu, un iepriekšējās misijas kopā ar Norvēģiem ir noslēgušās. Dotā brīdī mēs dienām Ziemeļvalstu un Baltijas tā saucamie pārējas atbalsta vienībā. Vadošā valsts ir Zviedrija. Zviedrijas karoga grupa arī redzam šoreiz dotā brīdī savos ekrānos. Parāds komandieris pulkvedis Tāls Majors, militārās policijas komandieris, aizsoļo uz savu pozīciju parādas maršam. Divu līnijnieku atstatē. Līdzināšanas uz kreiso. Soļos. Marš! Parāds komandieris, pulkvedis Tāls Majors, Latvijas armijas karoga grupa, akadēmijas, Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadetu vada sastāvā iepriekš pieminēja mācības vadības pavēlniecības vairākas vienības, tās komandieri pulkvedi Egilu Lešķīnski. Viņš šobrīd parāds vienības sastāvā nav, jo viņš ir kā rezerves komandieris parādē. Tātad gatavs arī jebkurā brīdī startēt un komandēt visu parādu, ja nepieciešams. Tad redzam ārvalstu partneru karoga grupas, lietuviešu, igauņu, vācu, Lielbritānijas karoga grupas. Mūsu tuvākie Baltijas valstu sadarbības partneri Aleši ir parāda sastāvā, lietuvieši, igauņi, Baltijas aizsardzības koledža, Norvēģi pagājušajā gadā, bet šogad šīs grupas ir papildinātas ar jauniem dalībniekiem. Ļoti pagodināti esam redzot Zviedru karoga grupu un Zviedru bruņoto spēku pārstāvis. Mums ļoti svarīga bruņotajiem spēkiem kopumā ir sadarbība ar Skandināvijas valstīm. Mēs esam uzsākuši sadarbības virzienus ar Ziemeļvalstu aizsardzības iniciatīvām, ar Nordefco, Nordic Defense Corporation. Esam šajā organizācijā jau ilgāku laiku, varbūt netiešā veidā, sadarbojoties operacionālā jomā, bet ir arī ļoti svarīgi jautājumi, kas ilgāku laiku bijuši arī mūsu ministrijas un bruņotu spēku vadības interesēs. Kā viens no tādiem ir veterāni jautājums, mācību jautājums, apvienotās mācības, lai mēs lieki netērētu savus resursus un arī
savā ziņā atbalstīt citas valstis. Mēs mēģinām apvienot mācību programmas. Jā, šoreiz ekrānos dodā brīdī redzam Akadēmijas, Nacionālās aizsardzības akadēmijas vienību. Pulkošleitnants Georgs Kerlins, Akadēmijas prorektors, vada šo vienību. Sastāv no 2. un 3. kursa kursantiem. Attiecībā uz Nordefco tad mēs apvienojam mācības un mēģinām apvienot šīs te programmas, lai efektīvāk izmantotu tās lietas, kas ir pieejamas, un lai tās nedubultotu. Vēlreiz aizsardzības akadēmija, pulkošleitnanta Georga Kerlina vadībā. Akadēmija ir galvenā skola, mācību iestāde, kas bruņuruģu spēkiem dod jaunākos virsniekus, vada komandierus, gan sauszemes, gan gaisa spēku, gan jūras specialitātēs. Redzam štāba bataljonu, tiešais atbalsts NBS apvienotiem štābām, nodrošina sakarus, radiorelē līnijas, bet viss zināmākais, laikam, no uzdevumiem štāba bataljonam ir godasardzes nodrošināšana pie brīvības pieminekļa. Šī ir sena tradīcija, kas tika iedibināta no 35. gada līdz 40. un pēc tam, pēc zinām pārtraukuma, 92. gadā tika atjaunota. Tad šī ir godasardzes rota, kuras otrais uzdevums bataljona ietvaros ir kājnieku rota, sniegt tiešu atbalstu apvienotajam štābam. Gaisa spēku parādes vienība sastāv no vairākām eskadriļām. To komandē gaisa telpas novērošanas eskadrijas komandieris majors Viesturs Masuls, kurš amatā ir kopš šīs vasaras. Šeit arī redzam televīzijas ekrānos majoru Viesturu Masulu, un vienības sastāvā ir arī karavīri no citām eskadriļām. Viena no tām jaunākajām vienībām ir sakaru un lidojumu drošības nodrošināšanas eskadriļa, kas ir tieši saistīta ar Lielvārdes lidlauka tiešo atbalstu un Lielvārdes lidlauka attīstību militārajām vajadzībām. Jūras spēku flotile pārstāvēt no visām eskadrām, patruļu kuģi, mīnu kuģi un jūras novērošanas sakaru dienestas. Zemesardzes pārstāvji tradicionāli tiek pārstāvēti visi 3 zemesardzes novadi. Zemesardzes sastāvā ir 3 novadi. No 1. novada 44. bataljons, kājnieku bataljons. Pēc reorganizācijas 2004. gadā tika apvienots arī ar 47. bataljonu, līdz ar to būtiski paplašinot bataljonu atbildības teritoriju, bet pamatā dislocēts tad Liepājā un atbild par tuvākajām administratīvām teritorijām, kā Liepāja, Robiņa, Pāvilosta un citas. Lielvārdes projekts gaisa spēkiem, gaisa spēku aviācijas bāzē ir ļoti būtisks šajā gadā. Ir plānots līdz gada beigām pabeigt lidlauku un nodrošināt, lai tas būtu sastiet savas sākotnējās operacionālās prasības un būtu spējīgs uzņemt kaujas lidmašīnu eskadriļu plānotos pasākumos plānotā veidā. Tas nozīmē, ka 24 stundu režīmā nedarbosies, bet sniegs atbalstu tad, kad ir
tas nepieciešams saskaņā ar plāniem. Robežsardzes koledžas pārstāvi pulkveža Liepiņa vadībā. Ar robežsardzes darbiniekiem, bruņotajiem spēkiem ir cieša sadarbība gan mācībās, gan arī operācijās un darbībās šeit Latvijā. Sadarbība ir ļoti cieša arī ar koledžu. Mēs apmācām savus karavīrus arī kinoloģijas jomā koledžas sastāvā. Valsts policijas vienība šoreiz dodā brīdī mūsu ekrānos. Mēs redzam, ka vienība ir bruņota ar triecienu šautaviem AKS 74U. Šis ir viens no pamata ieročiem policijas darbiniekiem, un šoreiz tika pieņemts arī lēmums to demonstrēt parādes laikā. Valsts policija ir viennozīmīgi arī viena no tām vienībām, kas ir iesaistīta arī militārajās mācībās, līdz ar robežsardzi, ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Un tādās nozīmīgās mācībās kā Baltika Post, kas ir uzņemošās valsts atbalsta mācības, arī šīs institūcijas spēlē ļoti būtisku lomu. Jaunsardze, tikko redzējām, šeit arī jaunsardzes pārstāvis. Jaunsargi ir no visiem 3 zemesardzes novadiem, 3 jaunsardzes grupas. Šī ir visnozīmīgākā, laikam jāsaka, jauniešu patriotiskā organizācija. Un noteikti var minēt, ka vispār 30% no jaunsargiem izejot un pabeidzot jaunsardzes apmācību kursus, turpina savu dienestu vai robežsardzē, vai bruņotos spēkos, vai citās līdzīgās struktūrās. 30% tas ir daudz, vai ne? 30% ir daudz, jā. Un mums ir ļoti liela uzmanība jāvērš tieši uz jauniešu piesaistīšanu, jo tas ir bruņoto spēku un arī citu saistīto institūciju nākotne. Mēs, kā jau sākumā runājām, arī redzēsim tehnikas demonstrējumu. Šoreiz mēs redzam Latvijas valsts karogu, ko transportē mūsu Mi-17 helikopteri no Lielvārdes gaisa spēka aviācijas bāzes. Kā redzam, helikopteri ir varbūt ne militārā krāsojumā, bet viņu viena no galvenajām funkcijām ir arī meklēšanas glābšanas funkcija civilajai sabiedrībai. Helikopteri ir aprīkoti speciāli šiem uzdevumiem. To rīcībā ir infrasarkanās meklēšanas kameras. To kapacitāte, krāvnesība ir ļoti liela. Un būtībā ar vienu helikopteru palīdzību ir iespējams nocelt, pieņemsim, no kuģa, kas avarējas vai cietis kaut kādā negadījumā jūrā, lielu skaitu cilvēku. Arī robežsardzes helikopteri ir pārstāvēti parādē. Šeit ir 2 tipu helikopteri, pavisam 4 kopā. Ir Augusta tipa Bell helikopteri un jaunākas modifikācijas 109i Power helikopteri. Un tikko ļoti gaidītās F-16 Fighting Falcon, Beļģijas karavīru gaisa spēka iznīcinātāji. Pacēlušies no bāzes Lietuvā, no Zokņu aerodroma. Šīs lidmašīnas šoreiz pilda Latvijas gaisa telpas aizsardzības pasākumus savā 4 mēnešu rotācijas periodā. Viņi savu uzdevumu pārņēma no iepriekšējā rotācijas un nodrošināja Francijas gaisa spēku kaujas lidmašīnas. Mūsu tehnikas parāda vairāk vai mazāk tradicionāli kā katru gadu.
šeit redzam gan 34. Daugavpils artilērijas bataljona minmetējus un lielgabalus. Šī vienība arī reprezentē vienu no spējām, kas mums tiks attīstīts nākošajos 7, 8, 10 gados. 2018. gadā ir plānots nomainīt, modernizēt artilērijas sistēmas uz modernākām. Kādām to patreiz ir grūti komentēt, jo tiek veikta izpēta par netiešās uguns atbalsta spējām, kādas nepieciešamas bruņotajiem spēkiem. Visticamākais, ka tiks orientēsimies uz modernām sistēmām, lai maksimāli samazinātu personāla skaitu, kas nepieciešams, bet lai iepirktu efektīvākas ieroču sistēmas ar lielāku trāpījumu un rezultatīviem rādītājiem. Droši vien daudz jums prasa, bet arī es izmantošu izdevību aicāšanu, kā jūs vērtētu šobrīd to tehnisko nodrošinājumu, kas ir Latvijas bruņotajiem spēkiem. Atbalsta sistēmas, šie smagie ieroči, ko mēs tagad redzējām savos ekrānos, ir nedaudz novecojuši, bet viņi ir pietiekami labi, lai apmācītu karavīrus un veikt šo te ieroču integrāciju, mēs tā saucam, vai sadarbību ar kājnieku vienībām un sniegt viņiem tiešo atbalstu. Viennozīmīgi arī šeit, dotā brīdī, mēs redzam vienu no modernākām sistēmām, kas ir tuvās darbības pretgaisa aizsardzības raķetes RBS 70 ar savām radāru sistēmām. Tām bruņots mūsu gaisa spēku pretgaisa aizsardzības divizionas paralēli tātad zemesardze sastāvā esošajam 17. pretgaisa aizsardzības bataljonam, kas apviņos ar L-70 lielgabaliem. Sauszemes spēki demonstrē Hammer tipa automašīnas, un šīs ir tā saucamais MRAP automobīls, kas ir speciāli Afganistānas, Irākas tipa operācijām izgatavota automašīna, ko mēs arī mūsu bruņoto spēku pārstāvi izmanto Afganistānā. Šī ir 29 tonnas smaga automašīna, paredzēta, lai aizsargātu apkalpi pret ložu trāpījumiem līdz 12,7 mm kalibram un droša pret mīnu sprādzieniem. Šīs automašīnas, varbūt jautājums, kāpēc viņas ir mūsu parādē, mēs esam viņas pārņēmuši no apvienotā pirmsmisijas sagatavošanas centra Vācijā, tās ir amerikāņu automašīnas, un mēs šeit varam ļoti ērti apmācīt savus autovadītājus un sagatavot viņus misijai Afganistānā, lai kādās citās operācijās ir nepieciešams izmantot šādu tehniku. Tad M2 Browninga HB ložmetējs, 12,7 mm kalibrs uzstādīts uz Hammer 1151 bruņota automobīļa. Arī šī ir smaga tehnikas vienība, zināmos apstākļos ļoti ērta, ar labu caurgājumības spēju apvidū. Robežsardzes tehnika, motorlaivas, sniega motocikli, Pajero, Mitsubishi Pajero apvidas automašīnas. Tas ir nenovērtējams atbalsts un līdzeklis robežsargiem viņu uzdevumu pildīšanā Latvijas pierobežā. Pašiem bruņotajiem spēkiem, cik nozīmīgi ir šī diena 18. novembrī būt šeit 11. novembrī krastmalā un iedzīvotājiem parādīt un demonstrēt to savu spēju un varēšanu? Es domāju, ka tā iespēja ir ļoti svarīga. Mēs tomēr esam daļa no tautas, daļa no nācijas, daļa no valsts. Mēs esam budžeta patērētāji, bet mēs šo budžetu, protams, patērējam ar domu, ar nepieciešamību aizsargāt valsti, kad valstī ir grūtie brīži. Tad tautai ir jāredz, kādi ir viņas bruņotie spēki, kādas vienības ir bruņotie spēki sastāvā, lai vienkāršiem vārdiem arī redzētu, kur šie līdzekļi tiek ieguldīti un kādi varētu būt arī plāni armijas spējas pastiprināt un uzlabot.
Turklāt, ja salīdzina ar citām NATO dalībvalstīm, tad mūsu tie budžeta līdzekļi, kas tiek atvēlēti bruņotajiem spēkiem, šobrīd nebūtu tik lieli. Jā, varbūt nav tik liela, cik būtu nepieciešams. Mēs mērķējam uz 2020. gadu sasniegt 2%. Tādā brīdī mēs esam zem 1%, bet tas varbūt arī saistīts ar iepriekšējo ekonomisko krīzi, un mēs tagad uzlabojam savas iespējas un cerams, ka tuvākos gados arī atkopsimies. Ko mēs noteikti gribētu vēl piezīmēt, ir tas, ka tehnikas apskate 4 jūraspēku kuģi būs apskatei pieejami. Un noteikti, cienījamie televīzijas skatītāji un klātesošie, jūs varat redzēt šos te kuģus tuvumā. Viens no tiem, P-02 lode, dotā brīdī varbūt ir viena no pēdējām reizēm, kad viņš tiek izmantots un tiks nomainīts tuvākā laikā ar jaunajiem skrunda tipas patruļkuģiem, kas nāk jūraspēku dienestā. Ar to arī laikam no jums atvados, cienījamie televīzijas skatītāji. Ar jums ekrānos biju es, pulkvedis Dīdis Nestro, un televīzijas žurnālists Jānis Gesti. Visu labu, uz tikšanos! Sacīšu paldies pulkvedim Dīdzim Nestro, kurš komentē šodien bruņoto spēku parādu, un šodien vairāk kārt tika uzsvērta starptautiskā sadarbība, kas ir nozīmīga Latvijas bruņotajiem spēkiem, un man līdzās šobrīd ir pulkvede Brita Breistrupa, viņa ir Norvēģijas karalistes aizsardzības atašejs Latvijā. Labdien! Labdien, and congratulations with your Independence Day. Paldies, tātad pulkvede Breistrupa apsveic mūs visus mūsu neatkarības dienā. Viņai arī vaicāšu, kā viņa novērtētu līdzinējo Latvijas bruņoto spēku un Norvēģijas bruņoto spēku sadarbību gan operācijās, gan mācībās. Tātad, kā viņš šo sadarbību vērtētu? So, firstly, how would you describe Latvian National Armed Forces have worked together with Armed Forces of Norway in international operations and trainings as well? How would you evaluate the cooperation? Well, the cooperation started in the Norwegian PRT-led operation in Maimane in Faryab province, and I think ever since then, in 2004, it has been a long-lasting and close cooperation, and it's definitely a win-win situation, beneficial for both of our countries. Tātad, kā pulkvedis sacīja, kopš 2004. gada Norvēģijas bruņotie spēki un Latvijas bruņotie spēki sadarbojās Meimanā, un kā viņi raksturoja, tad šī sadarbība ir bijusi ļoti cieša un noteikti angliski ir tās teiciens win-win situācija, kas, ko varētu tulkot apusēji izdevīga un sekmīga abām pusēm. Latvian soldier, how would you describe a Latvian soldier? What does make him unique? I think when it comes to NATO operations, there is one mission and one team, and it's hard to tell one soldier from another. But I can tell you the cooperation we have had in Afghanistan, we have appreciated very much. And I think what you have have created together with the Norwegians in trust, we will have as a benefit for years to come. Thank you very much. Tātad vaicāja, kā pulkvede Breistrupa novērtētu Latvijas karavīru. Viņa bija ļoti diplomātiska un sacīja, ka sadarbībā, kas ir bijusi abu valstu bruņotajiem spēkiem NATO ietvaros, Afganistānā ir bijusi tiešām ļoti cieša, un tā nebūtu situācija, kur izdalīt kādu konkrētu karavīru vai kādas valsts konkrētu karavīru īpašības. Viņa saka, ka tā uzticība, kas ir iemantot šīs sadarbības laikā, vēl sekmēs turpmākos procesus arī turpmāk. Thank you very much and priecīgus svētkus! You're welcome. Pleasure.
Un tā bija Norvēģijas karalistes aizsardzības atašeja Latvijā Brita Breistrupa, bet man līdzās Pēters Plečkins ar kundzi Ludmilu, un tā ir mazā Luīze. Ģimenes Labdien! Nebūs šodien labdien tomēr. Bet tā tad jūsu ģimenē, kā man šeit rakstīts, varētu teikt, visi ir karavīri. Jūsu tēvs pulkveža leitnants Ēriks Plečkins, tātad kundze Ludmila arī ir virsleitnante, ja nekļūdos, un mācaties jaunākā štāba virsnieku kursā. Tā ir tāda sakritība, ka ģimene ir saistīta ar armiju, jeb mērķtiecīgu virsību. Šī gadījumā tā būs sakritība, bet, protams, ir arī ietekme no vecāku puses, jo kuram gan puiši nepatīk armija. Labi, puiši nepatīk, tomēr kundze arī ir armijā, kā tā sanāca? Kundze es satiku armijā. Skatoties uz mazo Luīzi, ģimenes tradīcijas jāturpina? Tā būs viņas izvēle, lai viņa pats skatās, vai viņa to vēlās vai nē. Jūs pats esat bijis vairāk kārt starptautiskajās misijās 3 reizes. Kā jūs novērtējat šajā laikā, kā ir augusi Latvijas armija? Visnotaļ ir nomainījies ekipējums, kļuvis daudz labāks individuālais ekipējums tieši. Karavīru profesionalitāte ir kļuvusi daudz augstāka, karavīri ir pieredzējušāki, gudrāki, prasmīgāki, spējīgāki. Es pieļauju, ka varbūt nepiekritīsiet, bet man tā no malas raugoties šī došanās misijās, tā saistās ar tādām, ekstremālām situācijām, tā tomēr ir aktīva kara darbība. Kā tas maina cilvēku personību? Personību tas drīzāk būtu jāprasa sievai, kā tas maina, jo viņa varētu to komentēt. Bet pa lielam iemācās novērtēt vietas, kuras ir. Pa lielam iemācās novērtēt lietas, kuras ir. Latvija šķiet daudz labāk un patīkamāk valsts, bet atgriežoties no Afganistānas nekā ikdienā. Paman to, cik šeit ir labi. Vaicāšu tad kundzei, kā ir ar to raksturu? Es piekritīšu, laikam, to, kā vīrs pateica, ka tiešām atgriežoties no misijas, tad spēj novērtēt to, kas ir šeit, ģimeni. Laikam vairāk gribās to laiku pavadīt šeit uz vietas ar mīļiem, tuviem cilvēkiem. Tā. Ko jūs abi sacītu? Šodien cilvēki 11. novembra Krastmalā varēja atnākt un redzēt to, kāda tā mūsu Latvijas armija ir šodien, kādu jūs viņu gribētu redzēt kaut vai pēc 5 gadiem, kad būs Latvijas 100 gadi? To tehnikas parāda tādu lielāku un garāku un ar vairāk bruņu tehniku. Un jums? Personāla ziņā arī, lai jaunie cilvēki tomēr nāk uz armiju un izvēlās to profesiju. Mēs redzējām jaunsargu rindas diezgan garas un, kā sacīja pulkvedis Nestro, tad 3. daļa pēc tam saistart dažādām vienībām. Lai tas turpinās, tieši tā. Labi, priecīgs jums svētkus. Paldies, ka bijāt šodien. Sakies tā. Redz, tā bija arī mazā Luīze, un tiešām Latvijas televīzijas skatītāji priecīgs jums svētkus un esiet kopā ar Latvijas televīziju, jo mēs tiešraidēs rādīsim vēl vairākus svētku notikumus, un viens no tiem jau 5:30 svētku koncerts Latvijas Nacionālajā teātrī. Turpiniet skatīties Latvijas televīziju!